Tikko izbraucām no pašapkalpošanās mazgātavas un ūdens no mūsu auto atgrūžās šādi. Laka spīd šādi un auto mēs žāvējam šādi. Vai mums ir kāds noslēpums? Nē. Iebrauc pašapkalpošanās mazgātavā, noskalo auto no vaļējiem netīrumiem, uzklāj putas un ātri veic kontaktmazgāšanu. Tikai pārliecinies, lai aiz tevis nav milzīga rinda. Un viss, skalojam nost. Tagad tavs auto ir gatavs spīdumu uzklāšanai. Uzklāj spīdumu vēl uz mitras virsmas, uzreiz pēc tam rūpīgi noskalo, efekts būs redzams momentāli. Svarīgi, skalo ļoti rūpīgi, lai līdzeklis izlīdzinātos pa visu virsbūvi un nekur nepaliktu līdzekļa nenoskalotas atliekas. Apsveicam! Tagad tavam auto ir hidrofobs efekts un papildu spīdums. Auto kopšana būs vieglāka un tas noteikti izcelsies uz citu mašīnu fona. Bet īpaši vasarā neaizmirst ir ļoti svarīgu lietu. Auto ir jānožāvē. To var izdarīt ar plēšu žāvēšanas dvieli, īpaši mīksts, ļoti absorbējošs un pietiks visam auto. Ja auto nenožāvēs, ūdens izgaros un uz virsbūves paliks ūdens traipi. Un braucot atpakaļ mājās, vēl pieķersies putekļi un beigās viss tavs darbs būs vējā. Viss minētais ir plēšu hidrofobu komplektā, kuram tagad ir īpaši laba cena. Šo un daudz ko citu auto kopšanai vari ieķert Plēš.lv.